domāts tātad tiem bērniem, kas ir mūsu filiālēs, kuriem nav īsti kur tālāk doties, viņi nāk uz šejienu, un šeit viņam ir tāds pārējais posms no bērnu filiāles uz turien. Varēsim šos te bērnus, kuri ir bērni, bet viņi ir pieauguši. Tad no bērnu filiāliem viņi vienkārši pāries uz pieaugušo kārtā un mēģināsim strādāt. Tādā saudzīgākā režīmā viņi nonāks vienkārši. Viņi nebūs pie lielajiem, būs kā lielie, bet drusku saudzīgākā režīmā. Visam sākumā bija, nevar laikam tā teikt, laime nelaimē, ugunsgrēks Brailielā, kas bija līdz ar to mums bija jāpārvieto cilvēku no 2 stāviem, tad mēs pirkām linolejus, Valentīnas kundze atbrīvoja stāvus, likām iekšā, un pēc tam mēs izdomājām, ja jau to mēs esam pārdzīvojuši, tad ko tad mēs liksim atpakaļ tos klientus, tad varbūt jāsāk arī remontēt. Un šeit bija paliatīvie pārsvarā, tos mēs izremontējām vēl vienu stāvu 142. Viņa aizgāja uz turien, un mēs ķērāmies klāt pie santehnikas. Viņa arī ir. Atradām līdz Tas ir vecais divāns, un viņš vienkārši ar čaklām rociņām tiek. Jā, un arī krēsli pierestorējās klāt, absolūti, tādā veidā. Vajag dārgi maksās. Viņš ir roku darbs, un galvenais viņš ir ļoti ērts, viņš apsēsties, viņš ir ciets un tāds ļoti ērts. Teikas bērni rīt ir pirmie, kas nāk iekšā 2, tad nākušā dienā vēl 2, jau 3 mākoņi. Un tad varat sist to pirmo naglu un likt klāt. Liels svars noteikti ir vadītājiem, un respektīvi gan jums, gan Jura kungam, ja jūs esat proaktīvi un ieinteresēti kaut ko sakārtot, tad darba rokas un Šampēters to visu tālāk izlīdzinās un novadīs līdz galam, bet būtībā tas pirmais signāls esat jūs. Tā kā tiešām liela pateicība jums. No manis personīgi, par cik laikam es te kādu gadiņu ilgāk esmu nostrādājis, es zinu, ka šajā mājā ir baseins un tajā mājā arī ir baseins. Un es jau te kolēģiem arī pirts, esmu to pirti baudījis pagājušā gadsimtā, Tā kā saka, jums ir darba uzdevums, domājot, ka ūdens dziedniecība priekš klientiem ir ļoti laba, varbūt, ka kaut kad rodās iespēja arī to īstenot. Redzot to, kas top un kas jau ir tapis, man liekas, ka mēs pietiekoši labi ejam uz priekšu, neskatoties uz visādām grūtībām, bet mākam to visu izdarīt, atrast. Paldies! Protams, visiem, kas ir iesaistīti.